Cik ilgi man taisīt follow-up klientam? Bieži man šo te jautā pārdevēji. Ja, kas ir follow-up? Follow-up ir tas, kad mēs turpinām sakot klientam. Muļķīgi skan, šis viens no tiem terminiem, ko nevar pārtulkot normāli latviski. Ja? Follow-up ir tas, kad mēs zadzvanām klientam, atkal ar viņu strādājam, atkal neatlaižam, atkal noliekam jaunu uz nākamo tikšanos, atkal zvanām, atkal runājam. Ja? Sekošana klientam. Muļķīgi izklausās, bet respektīvi follow-up. Tātad cik ilgi to var darīt? Cik ilgi tas jādara? Šo man bieži jautā. Ja? Nav vienas atbildes uz šo te, lai jūs saprastu. Globāli, tā pavisam globāli skatoties, ir divi notikumi, kad mēs pārtraucam sekot klientam vai taisīt follow-up klientam. Numur 1, viņš nopērk, tad mēs to pārtraucam. Ja? Numur 2, kad viņš mums pasūta 3 mājas tālāk. Tā, ka pasaka, nē, es nekad no tevis vairāk nepirkšu. Nē, tā, ka nē. Ja? Tā, ka var saprast, ka nē. Tad divi varianti. Ja? Taču atkal jau, nevar, diemžēl pārdošanā nav vienmēr viss balts un melns. Ja? Tad vienmēr ir nianses, un tev vienmēr ir jādomā loģiski un jāizmanto loģiskā domāšana. Piemēram, lielos vilcienos tātad mēs vienmēr mēģinām novest to darījumu līdz galam. Ja? Taču atkal jau ir nianses. Iedomāsimies, ka tev ir 10 darījumi tavā pipeline. Ja? Tad stāv cilvēki, kuri tur bries uz darījumu, 10. Ja? Un tad tev tas laiks dienā ir limitēts. Un iedomāsimies, ka viens no tiem ir uz 200 eiro, pārējie 9 ir uz 10 000. Ja? Tātad, teorētiski tev arī vajadzētu veltīt laikam pa 200, jo katrs klients ir klients. Taču atkal jau, ja tev ir jāizvēlās, ja? Tad, piemēram, tev ir laiks šodien pazvanīt tikai vienam, vai, nezinu, vai vispār, vai ne? Tad, vienmēr ir jāizvērtē. Ja? Vai tas klients vispār ir nopietns, vai viņam vispār viņš to var atļauties, vai tā darījuma vērtība ir tik liela, lai tu tur tērētu laiku. Iespējams, ka to laiku, ko tu iztērēsi tam par 200 eiro, tu varētu labāk iztērēt tam, lai noslēgtu 10 000. Tāpēc vienmēr ir jāskatās to kopbildi. Ja? Teorētiski tikai 2 gadījumi. Vai viņš nopērk, vai viņš mums pasaka tādu nē, ka tur vairs nav vispār variantu. Tad mēs pārtraucam follow-up. Taču arī, lūk, jā, un kāpēc uzsver tādu nē, ka mēs tiešām, ja? Jo bieži vien pateiks, nē, nav interesanti. Nē, tas nav nē, ja? Tad mēs ar to vēl var strādāt. Bet tāds, ka tev tur vienkārši pasaka no sērijas atšķiries, vai tu ir braukšana nogalināšana, ja? Tad tas ir nē. Lūk, bet atkal jau, kā es teicu, ir jāizmanto loģiskais saprāts. Ir jāskatās, kāda darījuma vērtība, kāda klienta ieinteresētība, cik viņš nopietni, cik viņam tas vispār ir svarīgi. Un tas viss ir jāliek kopā, tā bilde ir jāsaliek tāda, un tad jūs saprotat, vai ir vērts vēl zvanīt un tērēt laiku šim klientam, vai tomēr jūs to laiku varat izmantot kādam citam klientam, kurš varbūt ienesīs tur 10 reizes vairāk naudu. Tāpēc atkal jau nav balts un melns, nav viena frāze. Jums jātaisa follow-up klientam 14,5 dienas. Nav, diemžēl tā, ja to neviens nepateiks. Ir klienti, kam ir vērts taisīt follow-up gadiem. Ir klienti, kam nav vērts taisīt follow-up vairāk kā 2 nedēļas. Tāpēc ir ļoti jāizvērtē, jāskatās uz visām šīm liekām, jāsaliek tā puzle kopā un jāsaprot pašam, cik daudz ir laika vērts tērēt. Taču, ko es jums varu pateikt šobrīd no strādāšanas ar gandrīz 500 cilvēku lielu pārdošanas komandu un šobrīd vadot jau viņu jau 8 gadus, lielākā problēma vispār ir tāda, ka cilvēki, ziniet, cik daudz laika veltat follow-upam? Precīzi šī tik daudz. Tā ir lielākā problēma. Vai arī maksimums pazvana 1 reizi, 2 reizes. Tā ir problēma. Kad nav tādas kultūras Latvijā vispār, kad no sērijas sakot klientam ilgu laiku. Vienreiz pazvana, negrib visi, ja, un padodās. Ļoti, ļoti nepareizi. Atkal jau ļoti reti, kurš to dara. Tāpēc, draugi mīļi, atceramies, follow-up jums atnesīs ļoti, ļoti daudz darījumus. Un bieži vien klienti ir pateicīgi, kad jūs viņiem pazvanāt. Jā, sorry, pareizi, es skrējienā vispār biju aizmirsis. Jā, ideāli. Tad kur mēs tur palikām? Ja? Viņiem dažreiz vajag pat atgādinājumu. Tāpēc nebaidamies zvanīt, vienmēr sekojam klientiem, taisam follow-up, un tā jūs noslēgsiet daudz darījumus. Taču atbildot uz jautājumu, cik ilgi to darīt, tas ir jājūt. Nav tādas atbildes balts vai melns. Tātad tas ir jājūt. Ja? Ceru, ka bija noderīgi, draugi mīļie. Tiekamies nākamajā. Starp citu, ja gribi iemācīties pārdot labāk, vairāk un efektīvāk, aprakstā ir links online pārdošanas akadēmija. Mācāmies vairāk kā 15 stundu saturs par un ap pārdošanu strukturēt latviešu valodā 2 reizes nedēļā vai biežāk ir mums Zoom sazvani, kuros tu var uzdot jautājumus par savu produktu, savu nozari, savu pakalpojumu. Tiekamies tur. Čau!